4272. Vakardien bija sabijies, ka varbūt Lehusam būs pārkarsēts motors, jo bija nostāta tosoltruba un tā tālāk. Un bija veikalā dzielas, kamēr bija veikalā, domāju, pastīšos es esku. Un kā parasti uzliek meklētājā, ka es gribu automātisko kārbu, ievai mašīnu, ja? Ievai. Automātisko kārbu un ieliku, labi, lai iet 4500 eiro. Un tu saproti, ka pilnīgi nekā tur nav ko nopirkt. Sākumā es domāju, varbūt es pameklēšu mašīnas, kuras ir ievestas no ārzemēm un nav sarūsējušas. Respektīvi, es ierakstīju meklētājā automātiskā kārba, 4500 eiro cena maksimālā un atslēgas vārds Nīderlandes, jo CSDD uzrāda nobraukumu Nīderlandē, Francijā, Slovākijā, tur vēl dažādās valstīs, kuras nav interesants, bet Nīderlanda un Francija ir tās, tā teikt, valstis, no kurām mašīnas nebūs sarūsējušas un būs patiesas nobraukums. Jo tad, kad tu ieraksti, piemēram, Vāciju, tad tu tur var dabūt visādus fantastiskos nobraukumus, tur, 2002. gada Audi ar 160 000 nobraukumu un no Vācijas. No Nīderlandes tāds nobraukums nebūs nekad, tur būs 300 000 minimums. Un tāpat no Francijas tādi mikroskopiskie nobraukumi nebūs. No Francijas var būt vēl kāda Parīzes mašīna, kur tur pārvietojas uz vietas un nekur neizbrauc, var būt, bet Vācijā, skaidrs, ka no Vācijas pilnīgi jebkura mašīna ir ar notītu spidometru un pusmiljonīts šī cena kategorijā. Šim Lexusam arī 400 000, un es domāju, viņš vēl brauks un brauks. Bet raidījums ne par to. Raidījums par SS reklāmu, kurā es ierakstu šo savu kritēriju, automātiskā kārba, 4500 maksimālā cena, sākumā meklēju no ārzemēm. Domāju, ir tādu, bišķi mazāk to nobraukumiņu. Tāpat tie paši 400 000, tur 330, man liekas, bija mazākais. Tāds pats kā šis Lehus. Vienmēr sakot, bet pa 4500. Šo Lehusu mēs nopirkām pa 2400. Labi, tā ir raditors samainīts, tur kaut kāds detaļiņas, riepas diski, riepas varēja pat, diskus varēja varbūt nemainīt. Labi, domāju, labi, tā teikt, huis ņim. Paskatīšos, kāds tad ir vienkārši lētākais, ne lētākais, bet piedāvājums, sašķirojot pēc noskrējienu un nerakstot šo te atslēgas vārdu tur Nīderlanda vai Francija. Un, protams, es uzreiz automātiski iegūstu veselu strīpu ar mašīnām, kuras pirktas jaunas Latvijā. Attiecīgi ar šiem te G, H sērijas numuriem, kas nozīmē, ka tā mašīna, viņa būs ļoti sarūsējusi, saprot. Kaut gan redzējām te vienu, es neatceros, RAV4, ko bija uz apskatu, ko mēs taisīsim, laikam, pretrūsu. Un tā arī bija diezgan daudz braukta pa Latviju, un viņi nebija sarūsējusi. Un tagad viens kruzaks bija atbraucis, kurš arī no 12. gada kruzaks, viņam bija jābūt cauru rāmi un jau sarūsējušam, tas, tā teikt, jaunais modelis. Bet, viņš bija 3 reizes pūsts ar kaut kādiem vaskiem, caurumi tur nebija pagaidām 12. gada kruzakā, kas ir, jā, ok, viņš, cik es saprotu, tas īpašnieks bija nevis uzreiz uzpūcis to pirmo smāķi vasku, bet bija pagaidījis 3 gadus, kamēr tā mašīna sarūsē, un tikai tad uzpūst. Tad, čaļi ubruka apskatījās, paskrāpēja, saprata, ka anyway tur apakšā ir rūsa. Mēs no mašīnu netaisīsim, pretrūs netaisīsim, bet fakts kā tāds, ka, protams, tā mašīna dārgi maksā, un tās pretrūsas tur kaut kā ir taisītas, un, sarūsējas viņi jau ir, bet caurumu nav. Zem tās apstrādes viņi ir sarūsējuši, zem tā UBS vai kaut kas tāds. Lūk, un tagad es domāju, es tā skatījos, pirmkārt, ko es pamanīju, ka faktiski nav dīzeļu piedāvājumā, ja? Reāli visi viņi bija benzīnieki, kas īstenībā nav nemaz tik slikti. Šis Lehus arī benzīnieks, un tas patēriņš, ka jau brauc uz laukiem, tas kompis rāda 6,7 litru, un man liekas, tev arī līdzīgi varētu būt tas patēriņš. Kad 400 nobrauc un pusbāka tikai iztērējusies benzīnā, tā kā tas būtu tāds, ka jau nav nevainas. Nezinu, protams, kā tur būs pa ziemu un pa pilsētu, cik patērēs. Bet, labi. Un tad, jā, es atradu, tas, ko es atradu, bija pa kaut kādi 2500 Avensis ar 160 vai 130 nobraukumu 2006. gada. Tas faktiski bija lētākais variants, bet es saprotu, ka 2006. gada Avensis,
kurš ir jauns pirkts Latvijā, braukts pa Rīgu, nu viņš būs sarūsējis. Viņš būs jāmetina sliekšņa aizmugurē tur visi izpūtējiem, nu tur daudz būs jāmetina. Un tad es padomāju, klausies, varbūt, ka tomēr tā ir tēma. Ņem mašīnu ar 160 000, pārmetina to apakšu, nu un kāds gadus 5 var vālēt. Nu, ja ir pie kā metināt, protams, jo nu, šiem Japāņiem, tādiem avenšiem, tur tas var būt diskutabli, var arī izrādīties, ka tur vairs nav ko metināt. O, tā ir ar to autotirgu. Un tad, kad es skatos, ka visi šie te sekundārā autošrota tirgotāji, nu tie plači, saproties, TikTokā, kuri reklamējas, viņi tur tādus brīnumus rāda, nu vienkārši. Un es eskārs, starp citu, ir viens tāds autošrota placis, nesaukšu viņus vārdā, bet viņiem ir Audi 2002. gada un 130 oriģinālais noskrējiens no Vācijas. Nu, un pat 4,5 štukām. Protams, benzīns automāts un tādas mašīnas viņiem, citiem plačiem nav tās mašīnas, bet šitiem ir kaut kāds 11 mašīnas ar fantastiski maziem nobraukumiem no Vācijas, vecas, bet ļoti dārgas. Nu, un tāda visādi. Tā kā tas, ka tur kruķījās tā kā negudri visi šie te autošrotu plači, jo kas te viņiem? Viņi dod šo te leasingu uz maziem procentiem. Un, kā mēs zinām, latvijiešu tauta, nu, reāli stulba tauta, un viņi jau tik uz priekšu un tik mauc. Tā kā, nu, tāds ir stāsts, un tad es domāju, Lehus laikam brauks, laikam viss būs kārtībā. Bet es domāju, varbūt priko pēc tad nopirkt to, teiksim, ja es nopirktu to Toyota pa 2,5, sametinātu un pa provi izdomātu pārdot, teiksim, pa 3,5 un sametinātu. Vat redzi, vai, pa 3,5 nesanāktu, varbūt pa 4, bet jau sametinātu. Vai būtu tēma, un es domāju, ka nebūtu. Jo kāpēc latvieši tauta stūp? Viņi tak to nemācētu novērtēt. Viņi labāk pirktu leasingā autošrota placī, kur viņi ar pārmaksu beigās tāpat samaksātu to 4, bet viņi labāk paņem leasingā to sarūsējušo pa 2,5 un, nu, kaut kā tā. Tā kā tāds tas autotirgus tagad ir, jā. Es nezinu, kas ir ar raustāmajiem kloķiem. Varbūt, ka tie, ir kaut kādās lētākās cenās. Jo, zin kā, komentātori vienmēr līdz kaut kādas tēmas pa mašīnām rakstu, pa trīnīti var paņemt sterilu Mersi tur 12. gada. Moš ir kaut kāda stūri kreisajā pusē, raustāmo kloķi, vai kaut ko tādu. Nezinu, nav nejausmas ko. Bet automāti katrā ziņā tādu, kurš būtu tāds kevu, es domāju, ka bez kaut kādi 3,5–4 tūkstoši vispār pat nav ko sākt. Drīzāk, es pat vienbrīd tur biju līdz 6,000 maksimālo cenu, un tāpatās nekas baigi, tāpat kaut kādi Ford Focus un šitie Citroen 4 Picasso ar robota kārbu. Un starp citu komentātori saka, lai tu nešņākuļo kamerā ieva. Tā kā droši vien tagad tev tur žāvājies un vēl elpo virsū, tad būs atkal, ieva šņāts. Viss, paldies par uzmanību, peace!